Un 3 lietas, labas lietas. Trešo obligācija, kas šobrīd piedāvājumā arī no Lietuvas. Arī no Lietuvas ir Šauļu bankas. Šauļu banka diezgan liela banka Lietuvā. Šīs obligācijas ir garāko termiņu no tām, kas šobrīd ir aktuāls piedāvājumā. 10-gadīgās obligācijas ar kuponu likmi zemāko no visa piedāvājuma, 7,7% gadā. Arī tas pats, ja nemaldos, bija 1000 eiro minimālais apmērs, par kuru var piedalīties. Parakstīšanās termiņš līdz 17. maijam, bet kas šeit svarīgi ņemt vērā? Šeit ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka tās ir subordinētās obligācijas. Un subordinētās obligācijas nozīmē to, ka kapitāla struktūrā tās ir tikai pirms akcionāriem. Ja nu kaut kas aiziet greizi, ja? Protams, neviens to tā neplāno, bet ja nu kaut kas aiziet greizi, kā kaut kādā lielākā finanšu krīzē vai kā Eiropas parādu krīzē, 11. un 12. gadā, tad subordinētajām obligācijām var būt diezgan bēdīgs liktenis. Bet daudz šobrīd tāds izdod, iepriekšējie daži piedāvājumi, Citadela banka un LHV bija būtiski pārrakstīti, ja pieprasījums būtiski pārsniedz pieprasījumu, tā kā katram pašam atkal jāvērtē, ja? Kā jūs jau ziniet, kas man jāsaka, ka nav investīciju rekomendācija, nav ieteikums, katrs pats apskatāmies, visu izpētām, par Šauļu banku arī kaut ko daudz esam rakstījuši investoru klubā, pameklējam, paskatāmies, varbūt kaut ko arī interesantu tur ieraugām, lai vairāk saprastu, ir šis mums vai nav. Bet katrs pats pavērtējam.